Nu, ko? Gatavs braukt? Kaut kur. Nevar cimdā iekakt. Kaut ko jau padarīt. Dai, Džagdā. Jāmēģina tad kaut kā tikt virsū. Jo, Haidī. Atkal virzies. Tā. Ķiveri ciet. Rūc. Uguņi. Tuvie. Viss. Braucam. Oi. Aiziet. Braucam, braucam, braucam. Aiziet. Visi pasveicināja, pafilmēja. Varam braukt. Jādomā, ka visu aiztaisīja aizslēgt. Visas domas iet droši vien, ceram. Aiziet. Tagad jāpārvar vēl tā šķēršļu josla, kas mums te katru dienu. Kamēr, lai tiktu līdz civilizācijai. Jā, ka ir nokrauts mots, tad ir diezgan mīksti. Nav nekāda vaina. Šitā te kratamā iela. Pa šito, kamēr izkratās, jau nekur vairs braukt negribas. Briesmi. Drīz jau tiks uz normālu ceļu. Jau aiziet. Višķi grūtāks tas sākums. Abā! Dipadu dapadu. Ausiņu parāvis to ceļu. Ir Petri. Vajag mīksti, iet forši. Interesanti, ka šitā nokrauj, tad cits dampis uzreiz ceļa līdzenāks paliek. Aiziet. Dūmu mākonis aiz muguras un miera. Višķi kavējas, pa ceļam vajadzēs višķi uzraut. Tas nekas laiks un pietiek. Kamēr sapakojos, kā vienmēr, kamēr saģērbos jau nosvīt karsts pilnīgi. Kādas elektriskās drēbes, neko nevajag. Forši. Tā, tas aparāts staba galā. Višķiņi ievērosim kaut kādus noteikumus.
Neviens jau ledu sakrāmējis. Ja nav sasnidzis, tad vismaz saber no jumta. Tā, ko tas te tagad? Nu, aiziet. Tūlīt no Jelgavas būs ārā un tād jau taisna viela, garlaicīgs ceļš. Līdz pat Šauļiem. Taisni. Mums ir ārā, nav nemaz tik augsts, -4. Nekāda vaina nav. Tā, nu es esmu apstājies tagad, bišķiņ pakaļ atpūtināt. Kaut kurienē, kaut kādi 130 kilometri laikam ir nobraukt jau. Palikuši vēl 111 kaut kādi, nezinu, kaut kas tāds. Saulīte spīd, -2, ideāli. Mauc tikai. Pirmie 20 kilometri bija tādi jocīgāki, bet nu jau iešūpojās, nu jau iet, nu jau var vālēt. Nu, kaut kā tā. Nākošais stops tad būs Klaipēdā, Statoilā, salies benzīnu, un tad jau prāms, tad jau, kas tad vairs? Braucās forši, nekāda vaina. Vējš tāds bišķi pūš, ka apstājās uzreiz rokas sāk salt, bet tā braucot forši. Nekas. Nu tā, sniegs te ir maz, kaut kāda švaka ziema. Jācer, ka tālāk būs labāk. Jā. Tā, nu esmu ticis Klaipēdā līdz Statoilam. Vēl kaut kādi 10 kilometri līdz prāmim. Sniega nav. Grādi cik ir? -2. Nobraucis esmu laikam, kad 250-260 kilometri. Ielēju 13 litri benzīnu. Pila bāka. Nu, tagad stāvēšu te tajā korķī, lai tiktu līdz prāmim. Ceļš bija garlaicīgs, protams. Nu, kāds tad te var būt, vienkārši brauc un atbrauc. Nu, neko. Braukšu lēnu garu līdz prāmim, stāvēšu tur rindā. Kaut kā tā. Nu, aiziet.
Tā, nu, pirmā diena ir galā. Nu, bija garlaicīgi, kā jau es teicu. Brauc, vienkārši brauc. Pa ceļam neko nefilmēju, tik to pāris apstāšanās. Nu, nav ko filmēt, nu, visi tā Lietuva vienādi. Nu, vo, normāli atbrauc, nenosalu. Nezinu, nav tā īsti ko pastāstīt. Degvielas patēriņu sarēķināju, sanāca kaut kādi 5,5 litri uz 100. Nu, apmēram nesanāca baigi precīzi sarēķināt. Mocis uzvedās normāli. Brauc visu ceļu pēc navigācijas kaut kādi 90. Spidometrs tas gan sāka rādīt, vēlns viņš zin ko. Tas baigi optimistisks bija palicis. Kaut kas sasala viņam. Nu, tā neko. Temperatūra bija +2 sākot no Šauļiem. No Jelgavas izbraucot, +2, -2. No Jelgavas izbraucot bija -5. Pēc tam jau palika siltāks, jau aiz Šauļiem jau likās, ka 0 jau, bet, nu, nezinu, varbūt to termometru saule apstaroja. Nu jā, tā vairāk neko. Vairāk nosalu gaidot tikšanu uz prāmi virsū. Pie prāmi paši jau gaidīja, kamēr viņi tur sakrāmies tās fūris. Un tad sāk bišķiņi vēs palikt. Nu, neko, prāmis normāls. Es jau domāju, ka būs pliks kravinieks, bet neko. Ir arī, nu, normāli ir, kur pasažieriem pavazāties. Veikals, krodziņi. Jā, vēja nav. Cerams, ka viņi nebūs. Tad viss mierīgi. Nu, tā kaut kā. Rītā 9 viņš iepeldēs Zviedrijā. Nu, tad man kaut kādi nepilni 200 kilometri līdz Oļegam. Tur pa taisnākiem ceļiem braukšu, pa mazākiem. Nu, un tad jau kaut ko atkal pastāstīšu. Tā šodien nekāda piedzīvojuma nebija, vienkārši brauc un atbrauc. Jā. Ne? Labi.